to, kas tas ir pa gulbi. Vai tas ir no Andersena pasakas vai no kaut kurienes citurienes, es nemaz uzreiz nevaru atbildēt. Un man likās, ka bija dažas ļoti burvīgas epizodes šajā gulbī tieši saistītas ar grāmatu lasīšanu, jo šī meitene 9-gadīgā izlasot grāmatu stāsta par to, kā pārējie nesaprot. Jo ļoti skaista valoda, tāds poētisks stāstījums un neviegls stāsts. Teiksim tā, neviegls pieaugšanas dzīves stāsts par kādu meiteni, par kādu bērnu. Gulbis par grāmatu. Gulbis stāsta par 9-gadīgu meiteni, kas par zādzību tiek nosūtīta labošanas darbos uz Islandes laukiem, kas tolaik bijis izplatīts soda veids. Saviļņojoši un smalki romāns atklāja bērna pieaugšanu, sevis apzināšanos un paša spēkiem apgūto sarežģīto cilvēku savstarpējo attiecību izpratni. Romāns tulkots un izdots daudzās citās valodās, pēc tā motīviem uzņemta arī filma. Gudbergs Bergsons tiek uzskatīts par pirmo islandiešu modernistu literatūrā. Saņēmis vairākas literārās prēmijas, tiek uzskatīts par vienu no 20. gadsimta islandiešu klasiķiem. Sveiciens izdevniecības Aminori podkāstā, kurā mēs turpinām runāt par jaunizdoto literatūru, un mums sarunas turpinās arī par gulbi, kas pie mums ir atceļojis no Islandes, un par to varam teikt paldies tulkotājam Denam Dimiņam. Un man prieks, ka protams, es neesmu vienīgā, kas šo grāmatu ir izlasījusi. Ir daudz citu cilvēki vēl arī bez Dena Dimiņa to lasījuši. Un man prieks, ka arī Liega Piešiņa, Liega, ka tu arī piekriti un ieskatījies. Tā kā paldies tev un sveika! Sveiki! Liega, tev ir ļoti daudz pieredzes kā kultūras žurnālistē un šobrīd arī Ulbrukas bibliotekā esi kultūras projektu vadītāja. Ar šo visu pieredzi vēl laikam arī jāizceļ Latvijas rādio raidījums, kur iespējams kāds klausītājs varēs tevi sasaistīt ar grāmatu stāstiem. Ja tev vajadzētu gulbja stāstu mums tagad pastāstīt, kāds tas būtu? Zini, šobrīd ir tāda modīga lieta, kad saka, ka grāmatās ir par pieaugšanu. Un jāsaka, ka gan Svens Kuzmins, gan citi autori, viņi kaut kā vairāk runā par puišiem. Šī ir tā grāmata, kur tiek runāts par meitenes pieaugšanu. Piedāvām 9-gadīgas meitenes, kurai ir jātiek galā ar savu organismu, ar izmaiņām tajā, ar vispār sapratni, ko tas nozīmē, un piedāvām tādā sabiedrībā, kurā par to nerunā. Es paskatījos, ka tā grāmata 91. gadā uzrakstīta, un arī to, ka Dens ir viņai ķēries klāt ar 20 gadu starpību, ka vienu nodaļu viņš ir iztulkojis 2003. gadā, un pēc tam vēl, es domāju, kāda viņam bija tā sajūta un tā motivācija. Bet man liekas, ka grāmatā bija viena tāda epizode, kur tas zemnieks saka, ka viņš labāk sadzīvo ar burtiem nekā ar vārdiem. Un te ir tā atklāsme par to, ka, lai piedod, vai tas ir Latvijā, vai tas ir Islandē, mēs neprotam sarunāties. Mēs neprotam sarunāties par dzīvi, mēs neprotam sarunāties par grāmatām. Un man likās, ka bija dažas ļoti burvīgas epizodes šajā gulbī tieši saistītas ar grāmatu lasīšanu, jo šī meitene 9-gadīgā izlasot grāmatu stāsta par to, kā pārējie nesaprot. Un viņiem nav skaidrs. Tātad tas nozīmē, ka nav vairāk svarīgi stāstīt grāmatas saturu, to lineāro, bet tās sajūtas, kas tev rodas. Un man liekas, ka tas jau ir tas, kas vislabāk grāmatās arī tīk. Tajā brīdī, kad man vajadzēja pievērsties festivāliem, ballītēm vai vēl, tad es varbūt nejutos tik apmierināta ar dzīvi. Man varbūt tās epizodes nelikās tik uzrunājošas, bet es sapratu, ka viņās bija redzams tik patiesi šīs meitenes naivums. Un tad es arī padomāju, kā ir, ka arī tad, ja es kaut kādas lietas nezinu, es jau arī tās redzu pavisam savādāk. Bet to, kas tas ir pa gulbi,
Vai tas ir no Andersena pasakas vai no kaut kurienes citurienes, es nemaz uzreiz nevaru atbildēt. Jā, šis ir interesanti, ja mēs arī ar ornitologu un rakstnieku Viesturu Ķerus runājām. Un, protams, viņš uzreiz teica, ka gulbis tas ir, par viņu kā putnu šajā grāmatā daudz neuzzināsim, jo to tomēr ir tāda metafora un līdzība. Man patīk tas, ka tu ieskicēji šo te sarunu un komunikāciju, ka mēs iespējams varētu labāk sarunāties savā starpā un sevišķi par grāmatām. Kā tev šķiet, kas ir tas, uz kādu sarunu mudina gulbis? Es domāju, ka tas ir paudžu jautājums. Tas ir viens, jo tas ir... Es tagad uzreiz atcerējos Andrus Kivereha grāmatu Oskars un lietas, kur tas zēns, kurš atrod savas vecmāmiņas gredzenu, viņš tajā brīdī saprot, ka tā vecmāmiņa kādreiz ir bijusi jauna. Un tas ir tas, ko mēs neprotam pieņemt. Ja mēs arī redzam cilvēkus, mēs redzam, kāda viņi ir šodien, bet mēs nedomājam par to pagātni, kāda viņi ir bijuši un ko varbūt viņi ir pārdzīvojuši un kāpēc viņi uzvedās tā, kā viņi uzvedās, jo viņiem vienkārši kaut kas ir sāpējis. Tā ir viena lieta noteikti. Un vēl man bija grūti tā salīdzināt un iedomāties par tām attiecībām ar dabu, jo es esmu, piemēram, pati principā pilsētas bērns. Es esmu dzimusi pilsētā, lai gan es tagad dzīvoju ārpus Rīgas, bet tā mežonība, kas tiek parādīta tajā grāmatā, tā ir tāda, ko man aizrāvās elpa lasot. Jo es domāju, ka ja tātad saimnieks, zemnieks sūta meiteni, kura vispār nezina, gandrīz nezina, kā izskatās zirgs. Dabolēnais zirgs. Viņai ir jāatrod dabolēnais zirgs, ja viņa vispār zirgs neatšķir. Un arī tad, kur viņai beiga epizodē, kur tas zirgs bija pārpeldējis pāri tam ne strautam, bet ezeram, un kur viņiem ir, tā mežonība, man liekas, ka ļoti daudzas lietas iemāca. Un Latvijā jau katru gadu bibliotekās notiek Ziemeļvalstu kultūras nedēļas, un tad viņi par ļoti daudzām tēmām runā, un man liekas, ka arī, piemēram, šogad tajā sarunā, kurā es piedalījos, arī ir šis stāsts tieši par šo mežonību. Bet vai mēs un kā mēs spējam izdzīvot? Ja mums nav šī uzdevuma izdzīvot un pārdzīvot pašiem, tad kas ar mums notiek tālāk? Mēs paliekam īstenībā par vārguļiem. Skarbi vārdi no tevis liega, bet tā ir. un tāpēc man šķiet arī literatūra ir tāds labs palīg līdzeklis, jo nevienmēr mums blakus ir, kā it sevišķi bērnu vecumā ir svarīgi, ka ir kāds pieaugušais, kurš tomēr ir arī tāds pavadonis ceļā un atbalsts pasaules izzināšanā. Un man iespējams Viesturs Ķerus šobrīd žagosies, jo es viņu atkal pieminu, bet mūsu sarunā viņš teica, ka kā 3 meitu tēvs, viņš negribētu, ka šo grāmatu lasa viņa meitas, jo viņam likās, ka galvenā varone kaut kādā veidā ir atstāta novārtā. Un ka ar viņu notiek lietas, ar kurām, tā teikt, bērnam, kas veidojas par pusaudzi, nevajadzētu saskarties. Kā tu domā par šo? Nē, man ir dēli. Man likās, ka tā ir interesanta pieredze. Protams, ka man negribētos pašai to izdzīvot. No malas baigi viegli. Jo, kā tu vari cīnīties ar lietām, kuras tu esi slikti izdarījis? Šobrīd ir tāda, manuprāt, ļoti pretrunīga, bet interesanta grāmata, kas ir par adopcijas jautājumiem, ko ir uzrakstījusi Kristīna Ilziņa, Soļu skaitīšana. Es pēc tās grāmatas izlasīšanas skaidri sapratu, ka mūžam neadoptēšu bērnu.
tad, kad es mēģinu atrast domu biedrus, tad man pēkšņi atrodas vesela kaudze, kuru stāsta, ka nē, tur taču nekas tāds nebija. Es saku, bet tur ir ģenētika, ko tu saproti, ka ir nepatikšanas. Man liekas, ka tā ir audzināšanas metode, bet vai mūsu sabiedrībā tā būtu iespējama? Nē, tāpēc, ka mums būtu noteikti vesela kaudze žēlotāji, kuru pateikt, ka ir jādara kaut kā savādāk. Bet kā ar to cīnīties? Vai to Viesturs varēja atbildēt? Viņš tikai žēloja savas meitas. Nē, bet tā ir realitāte. Es nezinu, kā ir jācīnās ar ļaunumu. Jo, protams, tas, ka ja tevi izsūta un no mājām projām uz 4 mēnešiem viņai skolā nav jāiet, man tur bija vesela kaudze jautājumu, ko es domāju, ka labi, vasarā tev var aizsūtīt. Kāpēc tevi nevar pāraudzināt savēja? Tātad tas nozīmē, ka tur ir pilnīgi cita sabiedrība. Cits laiks arī. Un cits laiks, man likās, ka viņi ir, būtībā viņi ir nežēlīga grāmata. Viņa ir ļoti nežēlīga grāmata. Tur nav nevienā vietā tāds uci-puci, ka tevi pažēlotu, ka tev varētu tāds, tā tur nav. Manuprāt, šo grāmatu īstenībā vajadzētu lasīt tieši vienu paudzi izlaižot. Ka nelasa mamma, tētis, bet ka lasa bērns un vectētiņš, vecmāmiņa. Kāpēc tā? Kāpēc tā? Tāpēc, ka pirmām kārtām vecāki ir aizņemtāki, viņiem ir mazāk laika ar tiem bērniem nodarboties, un otrām kārtām pienāk šis dzīves pieredzes lieta. Jo, vecvecāki var vieglāk atzīties savos jaunības grēkos. Vai tad tā nav? Vecāki mums taču ir jābūt pozitīvam tēlam saviem bērniem. Mēs taču nekad neko sliktu neesam darījuši, melojuši, zaguši, čiepuši no vecākiem naudu. Ko jūs? Un vecvecāki iespējams caur mazbērniem var izdzīvot to vecāku pieredzi, kas viņiem neizdevās iespējams ar saviem bērniem. Bet zini, kā ir diezgan daudz šitas te Begbeders un vēl kurš raksta arī un kurš pietiekami interesanti no zviedru valodas tulkot. Viņam ir vairākas šīs grāmatas arī, kur redzu, jo vecākiem ir sevi jāpierāda, viņiem ir karjera. Un viņi tajā brīdī to savu bērnu, viņi ir ar mieru doties pasaulē un glābt nabadzīgos Āfrikas iedzīvotājus, bet viņi nav gatavi pievērsties savam bērnam. Tā ir nelaime, kas ir nevienam cilvēkam. Tā kā es tā to domāju, bet man liekas, es droši vien, ka ja es man nav mazbērni, bet ja man kā vecmāmiņai vajadzētu lasīt priekšā, es droši vien tur, kur viņi tur ņēmās tajā festivālā projām, es to laikam tā kā, pārlaistu pāri. Tu ieslēgtu savu vecmāmiņas filtru? Jā, es ieslēgtu savu vecmāmiņas filtru, tā kā, tāds. Ko tev pašai vispār nozīmē lasīt? Jo grāmatas tiešām tev ir bijusi tik būtiska daļa un aizvien ir, jo tieši aizkadrā paspējām parunāties arī par tavu brīvprātīgo darbu. Kas ir grāmata tev? Zini, man laikam ir jāsaka tā, ka mans tētis bija ļoti liels grāmatu lasītājs un krājējs. Un viņš padomu laikā, kad nevarēja dabūt, viņam bija blats grāmatnīcā, mums bija ļoti daudz kas mājās. Un man grāmata tā bija absolūti ikdiena, man bija diezgan daudz arī tētis, bija iegādājies mākslas grāmatas un rezultātā, piemēram, demokrātiskās Vācijas tajā laikā mākslas tādi žurnāli un albumi, viņi bija ārprātīgs kvantums, un tu varēji to paskatīties un redzēt. Un tā grāmatu lasīšana līdz ar to man nebija vispār jautājums par to lasīt vai nelasīt, bija jautājums par to, ko lasīt. Un tā tradīcija man ir saglabājusies. Es zinu, ka es vienā kaut kādā senā jautājuma gūzmā atbildēju, ka es varētu lasīt 24/7. Varbūt tik skaisti vairāk nav,
Bet lasīt es lasu labprāt, visās iespējamās vietās, ļoti dažādi. Un tas, ka es arī veidoju radio grāmatu stāstus klasikā, tad tas ir tikai kā tāds papildinājums, jo te var apvienot patīkamo ar liederīgo. Bet es jau uzskatu par savu uzdevumu gan Ulbrukas bibliotekā, gan radio, gan arī savā brīvprātīgajā darbā, lai parādītu un atrastu īsto lasītāju. Jo man liekas, ka mēs kā sabiedrība, tas sliktākais, kas ar mums ir, piedošana, tas ir arī lielākoties visu izdevniecību dārziņā, ka viņu grāmatas ir vislabākās. Un es nelabprāt eju uz tādām tikšanās, kur brauc līdz izdevniecību. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem taču viss ir vislabākais. Un tajā brīdī, ja es saku, ka ir lietas, kuras man patīk vai nepatīk, es tā kā jūtos vainīga par to, ka es esmu to pateikusi. Zūd objektivitāte kaut kāda, jā. Arī kaut kas tāds. Bet redzi, tas man bērns ir vismīļākais. Man ir, un es, bet tas, ja cilvēkam tiek pateikts, kas tajā grāmatā ir tas, kas, piemēram, man patīk un man nepatīk, tas cilvēks atkarībā no tā, kāda ir viņa attieksme pret mani, vai viņš man uzticis vai neuzticis, viņš izdomā, vai viņam vajag vai nevajag to lasīt. Un tas jau, man liekas, ir tas būtiskākais, jo tās pašas grāmatas, kuras es saucu par pasakām pieaugušām sievietēm, viņu ir daudz, un viņas vienmēr būs daudz, un vienmēr kāds atradīs tajā. Bet man bija viena no lasītājām, kas teica tā, bet vai mātes izsniedz izziņas tām romantiskajām grāmatām? Es saku, paga. Viņa saka, kā? Viņas taču iemāca un parāda nepareizu dzīvi. Kādu dzīvi tu gribi ieraudzīt? Mēs tik daudz runājam par to, ka ir nepieciešams pozitīvisms. Bet kāda līmeņa pozitīvisms? Mums ir nepieciešama patiesība. Kāda līmeņa atklātība. Un arī, piemēram, tajā pašā bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā, tur jau arī tieši tas pats parādās par to, ka, ja tur ir kaut kas par vardarbību, tad tā nebūs grāmata bērnu žūrijai. Tā iemesla dēļ, ka uzreiz parādīsies aktīvie vecāki, kuri saviem bērniem nedod šķēres arī vēl skolā vai piedošanu. Drusku pārspīlēja, bet nedaudz. Jā, bet es pilnīgi saprotu to domu, un, manuprāt, bērniem un jauniešiem ir sevišķi tā atklātība ir ļoti būtiska, ka ar viņiem runā, varbūt, ja ne gluži kā ar pieaugušiem, bet kā ar līdzvērtīgu cilvēku, nevis tā samazinot. Un tāpēc es gribu noslēgt mūsu šīs dienas sarunu ar jautājumu tev par to, ka ja grāmatā ir jāatrod īstais lasītājs, un tev tas lieliski padodas, tad kas ir īstais lasītājs Gulbim? Kas ir īstais lasītājs? Es domāju, ka tur īstenībā varētu būt vispirms vecāki. Tiem noteikti vajadzētu būt vecākiem tā iemesla dēļ, ka viņi varbūt ieraudzītu, kā ir citur, kur pasaulē. Jo, ja mēs gatavojoties šiem, es arī paskatījos, kas mums ir īsti no islandiešu literatūras. Ja? Un tur mums ir tās Edas dziesmas, kur ir Uldis Bērziņš. Bet man liekas, ka no pēdējā laikā mums bija, tūlīt es pat biju izrakstījis, Ēnu lapsa, kas ir Skuga Baldrs, un kas bija arī, par citādiem bērniem un vēl interesants. Bet mums bija šī sieviete 1000 gados. Un tur, kur parādās tas, cita atklātība. Līdz ar to es domāju, ka te noteikti lasīs tie, kas seko islandiešu literatūrai, jo tie ir savi piekritēji. Un vai tas ir tas pats... mājas, piedošana, 8 ziedlapu rozes vai rabarberu sarkanais, kas ir Olavs Dotira, un tur ir tas savs skatījums. Viņiem noteikti. Tātad tie ir islandiešu literatūras cienītāji noteikti, un es domāju, ka tur varētu atrast arī spurainu bērnu auditoriju. Tie, kas saprot, ka ne viss ir paklausīgi, ne viss ir izdarīgi, ne viss ir gludeni un pareizi.
Tie, kas ir tie mežonīgie, kā tu teici, tas mežonīgums. Jā, bet tas mežonīgums, saproti, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs par to atklāti runājam. Jā, Miš, paldies arī tev, Liega, pašai par tavu atklātību. Gribētos kavēties tālāk sarunās, bet šoreiz Gulbi stāstam ar tevi liksim tādu semikolu, bet tāpat mēs turpinājumā noskaidrosim, kas par Gulbi ir sakāms vēl kādam cilvēkam, kuram arī dzīves mērķis ir iedvesmot citus lasīt. Mēs turpinām sarunu par īslandiešu rakstnieka Gutberga Bergsona darbu Gulbis, ko latviski tulkojas Dens Dimiņš, un man ir pievienojusies brīnišķīga grāmatu entuziaste un digitālā satura veidotāja, un arī kustības laiks lasīt pārstāve Ieva Strazdeņa. Es domāju, ka daudz zinās tevi kā Instagram satura veidotāju, Mrs. Lasītāju. Jā, tā ir. Sveiki, Ieva. Čau. Pastāst varbūt par saviem pirmajiem iespējiem lasot Gulbi. Kas ir tas, ja tev būtu jāraksta savs apskats, ko tu tur pieminētu? Ļoti tāda, es gribētu teikt, tā kā gandrīz no viena grāvja otrā savā ziņā, jo ļoti skaista valoda, tāds poētisks stāstījums un neviegls stāsts, teiksim tā, neviegls pieaugšanas dzīves stāsts par kādu meiteni, par kādu bērnu. Un tāpat laikā ļoti, man šķiet, tādā skandināvu stilā, ļoti tā kā atbilstoši, es varētu teikt, jo man vispār patīk somu un zviedru autoru darbi, bet tie vienmēr, ja tie būs krimināli darbi, tie būs ļoti tādā noira, ļoti drūmi un arī, vēsturiski stāsti vienmēr būs tādi, nebūs amerikāņu ar laimīgām beigām, un ka tu viss tāds kinematogrāfisks uz kaut ko vedošs, tādu skaistu noslēgumā ar skandināvu darbiem nekad neko nevar zināt, kā tie beigsies, un tie var beigties arī tikpat traģiski, kā varbūt to sākotnēs šķiet, kad tas stāsts vijās. Jā, man šķiet, ka Ziemeļvalstīs nebaidās no drūmuma, nebaidās no skarbuma. Iespējams, tas sasaistās ar viņa dabu, un mēs tieši iepriekšējā sarunā ar kultūras žurnālistu Liegu Piešiņu runājām. Viņa arī uzreiz iezīmēja, šī grāmata patiks tiem, kam patīk īslandiešu literatūra un kuriem patīk šis mežonīgums. Un kaut kādā veidā es tev gribu pievienoties arī par diviem grāvjiem, kur no vienas puses tā valoda tiešām tāda kā fantāzija, tāda kā mazliet mītiska, pasaka, tas dabas raksturojums tāds īpatnējs, bet tas saturiskais skarbums atkal uzstājas tiešām tādu pilnīgu kontrastu. Ļoti, jā. Kontrasts laikam būs īstais vārds, jo tieši arī bija tā, kā es sāku lasīt, un mēs ar manu blogošanas kolēģi Aju rakstījāmies, un saku, man gan tik viegli iet tā lasīšana pēc pirmajām divām nodaļām, tā kā liekas, tā būs beigt tāda, skandināvu stilā, bet tā patīkam. Un tad sākās daži labi notikumi, ka es vispār gribēju grāmatu mest prom un likās, wow. Varbūt pastāst par šīm emocijām, kas ir tie notikumi, kurā brīdī tev ir tāds, šis man ir par daudz? Es šo grāmatu, un kā lielāko daļu grāmatas bērnu un jauniešu, ko es lasu pati, es lasu apzināti vai neapzināti kā mamma, jo man pašai ir 3 bērni. Un viena no tām ir man ir meita, un es nezinu, cik daudz mēs varam spoilot šo saturu, bet tātad stāsts ir par jaunu meiteni, kur ir 9 gadi, un viņa tiek aizsūtīta dzīvot uz laukiem un satiek strādnieku. Tātad neviens tēls netiek saukts vārdā, mēs nezinām nevienu vārdu šajā grāmatā, nevienam tēlam. Un šis strādnieks ir, es gribētu saukt lietas īstajos vārdos, ir seksuāli vardarbīgs pret šo meiteni. Viņam ir, es nezinu, pedofilisks tieksmes, un šis man ļoti karināja sarkanos karogus. Tajā pat laikā es domāju par to, cik labi autors ir to spējis uzrakstīt, ka manī izraisot šīs dusmas un nemēģinot atkal tā kā izskaistināt no vienas puses, bet no otras puses es arī jūtu to viņa, pat ne viņa, bet sabiedrības varbūt centienus attaisnot šo cilvēku. Tad to ir mūsdienās tas modernais vārds, ka šis ļoti trigerēja, un var raisīt tādas ļoti, ļoti spēcīgas emocijas par šo tematu, un kaut kur tātad šī grāmata ir rakstīta 91. gadā. Mana bērnība,
es esmu rīdziniete dzimusi, bet ļoti daudz esmu dzīvojis laukos, un es šādus jāatzīst strādniekus esmu savā ceļā redzējusi un satikusi. Kas, es neesmu, varbūt man nav bijis šāda pieredze kā šai meitenei, bet es zinu par šādiem cilvēkiem laukos, kuri visnotaļ ar meitenes mēģina iepazīstināt ar seksuālo dzīvi absolūti nepiemērot, manuprāt. Un es domāju, ka tieši tas, ko tu minēji, ka tavā paudzē, manā paudzē mēs no viena laika nākam un ar šo pieredzi, kur ir bijusi arī lauku dzīve un šādi strādnieku prototipi. Es domāju, ka daudziem lasītājiem un sevišķi lasītājām šāda veida literatūra varbūt kā tādas durvju atvēršana. Mēs par šo pieredzi runājam. Kā tev šķiet, kāpēc ir svarīgi kaut kādā veidā, pat ja tas notikums ir nepatīkams, par to runāt, par skarbo runāt? Es nedaudz dzirdēju arī iepriekšējo runātāju, nezinu, kā tiks samontēts podkāsts, bet par to. Es neesmu no tiem vecākiem, kas sargā bērnus literatūrā. Mēs varam parunāt pēc tam tieši par šo konkrēto grāmatu, bet pēc būtības es ļauju bērniem lasīt dažādas pieredzes. Grāmata Sasklastnieki neraud, kur bērns ir saslims klases biedrs ar vēzi un viņš nomirs. Un es viņus nemēģinu audzināt burkā. Bet tajā pašā laikā dodu šo stāstu un kādēļ par to ir svarīgi runāt, jo man reizēm ir sajūta, ka ir apkārt vecāki, kuri dzīvo ilūzijās, ka mēs esam tik attīstītā pasaulē un viss ir. Mans bērns jau noteikti pateiks, ja kaut kas notiks, ja viņam būs kāda nepatīkama pieredze, bet arī jau šodien ļoti daudz, es negribētu teikt ļoti daudz, bet tie notikumi, par kuriem mēs uzzinām arī sabiedrībā no preses, no mēdījiem, ar ko bērni ir saskārušies, un pēc tam vecāki ir pilnīgā šokā. Līdz ar to, manuprāt, ir jāspēj tomēr runāt arī tam dialogam, būt vecākiem ar bērniem un par dažādiem šiem tematiem, par tādām bīstamām situācijām, pašam saprast, ka tas ir iespējams un nebaidīties kaut kā un viņu līdz ar to iedrošināt nākt pie vecāka vai pie pedagoga vai pie jebkura cita un saprast, ka šis nav ok. Jo, protams, un grāmatas, starp citu, ir absolūti brīnišķīgs veids, kā tad, ja ir temati, par kuriem mēs varbūt nezinām, mums nav varbūt ērti, un tas var palīdzēt sākt šo dialogu. Pienosīm, ja mēs kā vecāks esmu izlasījis, es varu iedot bērnam, un tad mēs varam veidot diskusiju, kas tev šeit nelikās ok. Manuprāt, par to vienkārši jārunā, lai mēs neplēstu kaut ko garām. Jā, un tāpēc arī tas dialogs ir tik svarīgs. Ne tikai mums šeit Aminorī telpā, bet tiešām katram lasītājam ar grāmatu un pēc tam jau lasītāju starpā. Un tas tiešām ir arī tik aizraujoši kaut kādā veidā skatīties, kur tā grāmatu lasīšana un šo neērto jautājumu pavēršana, kur mūs aizved ne tikai kā individus, bet reāli kā sabiedrību. Parunāsim par Dena Dimiņa veikumu. Pastāstīja, jo ir dažādas pieejas gan tulkotājiem. Pats Dens Dimiņš, mēs arī ar viņu parunājāmies par šo grāmatu un viņa procesu. Viņš arī intervijās ir teicis, ka tulkotājs atstāja savus nospiedumus kaut kur grāmatā. Vai lasot, tu jūti kaut kur viņa klātbūtni, tulkotāja klātbūtni kā tādu? Es par to reizēm esmu domājis, ir tādi autori, kur tulkotāji, kur ļoti daudz tulko un tādu vieglāk, tur man liekas, to nospiedumu nevar tā just. Bet Dena Dimiņa tulkojumos un, Maimas Grīnbergas tulkojumos, piemēram, es ļoti, jo man šķiet, ka es zinu, ko es gaidīšu, un tad man ir tas jautājums, vai tas ir tas atstātais nospiedums, vai tā ir viņa izvēle tulkot šos darbus, kuri jau nāk ar tādu to pievienoto vērtību, ka šis būs skarbāks stāstījums, šis būs kaut kas varbūt tāds nērts sabiedrībai, un es teiktu, ka es laikam nevaru iedomāties nevienu citu, kurš būtu tulkojis šo grāmatu, jo man šķiet, ka tur ir tā kā ideālā sadarbība, angļu valodā termins perfect match, ka grāmatu un tulkotājs ir tiešām viens otru atradis. Man gan viņam būtu jautājums, jo es neesmu, varbūt ir kāda intervija ar tulkotāju man likās ļoti interesanti, ka šo grāmatu viņš ir iesācis tulkot pirmo nodaļu
kādu laiciņu atpakaļ, un tagad tā tiek tulkota. Tad vai sabiedrība tajā laikā, kad viņš bija iztulkojis šo pirmo nodaļu, vēl nebija gatava šādai grāmatai, un tagad tā teikt nobriedusi, nogatavojusies. Man būtu interesanti šo pieredzi uzklausīt. Es ceru, ka viņš būs izstāstījis Man interesē tieši tas pats, redz, mēs uztrāpījām uz tiem jautājumiem. Un viņš jau stāstīja, ka tad, kad viņš sāka mācīties islandiešu valodu, tad viņš atrada šo grāmatu un iztulkoja pirmo nodaļu kā tādu, šis ir jāpamēģina. Un es nezinu, kāpēc viņš ieturēja pauzi, bet laikam bija jāpiet laikam, līdz atrastu īsto laiku, īsto brīdi un arī, protams, attīstīt valodu. Un tāpēc arī šis laika pārāvums. Un man arī likās ļoti interesanti, arī kā tulkotājiem, šis tiešām tāds ilgais grāmatas stāsts. Nevienmēr viss notiek tā. Pusgada laikā un grāmata ir tā mēs mūsdienās esam pieraduši. Droši, ka kādu laiku atpakaļ varbūt, bet tā vienkārši arī ir laiks, laika ritējums bija lēnāks. Mēs esam tik straujā laikmetā, ka tā kā šodien ir jāvēlas tulkošanai termiņš tad un tad, man liekas, agrāk varbūt tas tādā plūstošāk, drusku tā mākslinieckāk notika, netik ļoti. Bet varbūt tā ir man ilūzija, es nezinu. Zini, par to ātro laiku es tev varētu piekrist, un tāpēc man ir jāpieslēdz te vēl ātrā laika pasaulē, kur arī tu esi ļoti aktīva, un tie ir sociālajie mēdīji, digitālais saturs, grāmatu influencers un grāmatu satura veidotājs. Kā šī loma atšķiras no grāmatu kritiķa, no literatūra kritiķa? Es nezinu, cik varbūt 100% patiesi būs man atbildi, jo man vajadzētu diskusiju ar kino kritiķi, ne gluži, bet literatūras kritiķi. Manuprāt, kino, kāpēc es pieminēju kino? Mums laikam ir kāda filma jānoskatās. Literatūras kritiķiem vai kritiķiem jebkurā gadījumā, man šķiet, ka šie cilvēki šo mākslas darbu, kuru tad viņi kritizē, viņi izģēba to, izārda līdz pavīlēm, bet viņam arī ir jāzina, kā šī drēbe ir sašūta, lai nesaplēst, lai viņš varētu pārbaudīt, kāda tā piegriezna, un vai tur pareizi viss ir nomērīts, vai ir pareizais šūms, pēc tam pareizais diegs izvēlēts un tā tālāk. Un man šķiet, ka tas ir pirmais, ar ko ķeras klāt ar kādām sajūtām, kā ar tādu pienākumu apziņu klāt kritiķis, saprast, vai viss ir pareizi, vai ko tas dod mūsdienu sabiedrībai un tā tālāk. Bet, manuprāt, es kā grāmatu vēstnesis, kā blogeris, pirmais es nevis cenšos meklēt, kas varbūt tur nav kārtībā, bet ar sajūtu, ka pārsteidziet mani, un ar to pirmo sajūtu, kad es ceru, ka man grāmata patiks. Un manuprāt, mūsu atšķirība ir tāda, ka savukārt tas blogeris, tas vēstnesis, mans kā es uzskatu, galvenais uzdevums ir iedvesmot to grāmatu, paņemt rokās un izlasīt, nodot sajūtu, un ka man šī grāmata ir varbūt patikusi vai ne, un skaidrs, ka katram grāmatu blogerim vai vēstnesim varbūt ir vismaz kaut kāda daļā procenta, kas ir tas viņa sekotājs, tā saucamies, ar ko skaidrs, ka mēs, kurā tu ieklausies, kur tev ir līdzīga gauma, un vairāk kārt saņem šīs ziņas, ja tu saki, ka šo grāmatu jālasa, tad es noteikti lasīšu, jo visas tās, kuras teica, ka ir 100% jālasa, ir bijušas manas. Jo tu spēji nodot to sajūtu, ka ar cilvēkiem, ar ko tu esi uz viena viļņa, ka viņam šī grāmata potenciāli varētu patikt. Otra lieta, protams, ir neiedot to pārāk lielu tādu ekspektāciju un cerības uz grāmatu, un tomēr bišķiņ saglabāt šo vēso prātu, lai nav atkal tā otra galējība, kad mēs gaidām par daudz, atstāt tādu spēlēšanos drusciņus tā naža asmens, varbūt es varētu tā teikt. Bet jā, manuprāt, šī varētu būt tā galvenā atšķirība, ka es neskatos ar to kritisko aci uzreiz, bet es no sākuma cenšos ar to atvērto sirdi lasīt grāmatu. Pēc tam, protams, ir ļoti daudz līdzības atkal. Un tas ir savukārt uz katru grāmatu blogera sirdsapziņas, ja tā varētu teikt, jo es arī kā lasītājs neuztveršu varbūt gluži tā nopietni, ja kāds uzrakstīs man vienu rindu, man šī grāmata patika, jo tur bija foršs mīlestības stāsts. Vienalga, kaut ko absolūti tādu triviālu, mazu un īsu, bet man tomēr gribās vairāk, lai pastāstu. Tas arī, ko es cenšos izdarīt.
izcelt, ja tur ir bijusi laba valoda vai kaut kāds neparasts vēstījums vai vide, tā kā vēl, ko arī savukārt dara kritiķis, kaut ko paņemot no šīs lauciņa savukārt. Tāda apvienošana mazliet arī, lai ir tas kritiskais varbūt arī redzējums un tāds mazliet arī tehniskais klāt, tāda hibrīda loma kaut kādā veidā. Un man šķiet arī tev tas, kur es redzu, ka tavs entuziasms par grāmatām arī ļoti labi strādā, ir kustībā Laiks lasīt, kuras mērķis arī ir veicināt lasīšanu kā aktivitāti un varbūt cilvēku mīlestību pret grāmatām. Kas ir varbūt tas, ko jūs esat šajā kustībā pamanījuši, kāda ir bērnu un jauniešu attieksme pret grāmatām? Vai tas kaut kādā veidā arī mainās? Vai jūs arī par to domājat? Protams, mēs par to domājam, un es par to domāju arī pirms mums atvērās šī iespēja būt Laiks lasīt kustībai, pirms tā vispār radās. Un, tā kā vēl atkāpjoties drusciņā atpakaļ par tiem bērniem jauniešiem runājot, es jau gana maz to daru vienkārši laika trūkuma dēļ, bet es mēdzu braukt arī uz skolām un bibliotekām. Šad tad vēl arī tagad, ja man ir laiks, es arī aizvados, ja mani aicina. Un man pirmais jautājums tā no apkārtējiem vienmēr, šausmas, ja viņiem noteikti nekas neinteresē, viņiem nepatīk lasīt. Un man ļoti bija laba intervija ar Zanderu, neatceros kaut kurā no raidījumiem LTV, varbūt 1-1 intervijā, un teica, ka tā nav, ka tā kā mēs mēģinām uzburt to drāmu sabiedrībā, jo patiesībā tie bērni, viņi ir gaida to pēdējo brīdi manā nodarbībā. Es eju ar 3 lieliem maisiem ar grāmatām, un pēc tam viņi drīkst tās grāmatas apskatīt. Un viņi ar absolūtu entuziasmu to dara, viņi šķirsta, un tas ir atkal jautājums, kā par to pastāst, kā ar bērniem runā. Un es esmu arī ar bibliotekāriem par to runājusi, viņiem teikusi, citi ir nākuši klausīties, ko es runāju bērniem. Es saku, jā, mēs jau var nākam pie tiem bērniem. Es saku, jā, bet tam bērnam jāatnāk man tante un pasaka, mums ir grāmatas, nāciet lasīt, viņam tā kā bišķi nestrādā, tas nav iztēles. Saku, te strādā teiciens par Muhamedu, ja vai jums tie bērni ir jāaizved uz bibliotēku vai jāatnes grāmatas bērniem, lai viņi var aptausīt, lai viņi redz, jo kas gan, diemžēl, ļoti daudz bērni no, manuprāt, jaunākajām, pašām labākajām, pašām interesantākajām grāmatām absolūti lielāko daļu redz pirmo reizi, kad es viņiem tās parādu. Viņi zina lielākoties bērnu jauniešu žūrijas grāmatas, bet visas citas, liela daļa viņi vienkārši tātad vecāki viņus nav aizveduši. Un šis ir tas, ar ko es varbūt šo stāstījumu gribu noslēgt, ka, manuprāt, ar bērniem var strādāt ļoti viegli, bet mums ir jāstrādā ar vecākiem, jo tie ieradumi jau veidojas mājās. Tas, protams, negarantē tev 100% izdošanos, bet tomēr viņi redz bērni šīs grāmatas mājās kā normālu lietu, tikpat normālu kā televizors vai planšet vai jebkas cits. Un, jā, viņiem, manuprāt, šo ieradumu ir veidot daudz vienkāršāk, daudz pašsaprotamāk varbūt nekā tiem, kam mājās nav nevienas grāmatas. Šis ir ļoti vērtīgi tas, ko tu saki, ka mēs sākam nevis bērniem pastāstīt, kā viņiem būtu pareizi darīt, un mēs paši kā vecāki darām citādāk, bet mēs sākam ar sevi. Un tāpēc es teikšu, Ieva, tev lielu paldies par šo sarunu. Un patiesībā mēs arī sarunas par Gulbi noslēdzam, bet mums, protams, ir vēl citas sarunas, un par to jau visu citā reizē. Tā. Paldies!